Šeit esam sākuši cirsmu, tikai sākuma procesā, vismaz nocirst, cik es redzu, kālcirtē. Kā būs pēc tam, kad visi darbi pabeigsies, kas no šejienes nāk ārā un kā klientam paliek mešs pēc tam? Vēlams ir izvākt visus kokus no šejienes materiālu. Ja paliek zari kaut kādi pāri, tad vedam arī zarus ārā. Šķeldē, jā? Šķeldā, jā, un tad tos sašķeldo, un cirsmā pēc tam jau... Paliek tie mēslājumi sprunglīši kaut kādi, jā, tas, kas ceļā paliek, tas lēnām pārstrādājas, un pēc pāris gadiem jau visdrīzāk atjaunošanas. Šādi izskatās objekts, kad mēs esam darbus nobeiguši. Tātad šī bija mūsu krautuve, mežiņš ir nozāģēts, materiāls ir izvests ārā, šķelda ir sašķeldota, un krautuve novākta līdz pat pēdējiem zaram. Nav nekādu grūžu, nav nekādu lieku zaru, vai baļķu, vai citu koku materiālu. Tie zariņi, kas ir palikuši pēc cirsmas iekšā, tie tad ļoti svarīgi ir, tie uzsūc ziemā ūdentiņu, un, piemēram, kad pavasarī ir savs laiks, tad viņi dod ūdeni augsnē. Līdz ar to šādi izskatās mūsu pabeigtais objekts.